Kas gan kopīgs slavenību skaistumu noslēpumiem un revolucionārām medicīnas metodēm? Varētu šķist, ka nekas daudz, bet reizēm šīs divas pasaules ir pārsteidzoši tuvas, un šodien mēs iedziļināsimies vienā no šādiem tematiem – cilmes šūnās. Un lūk, te arī sākas mūsu stāsts. Kad Kima Kardašiāna visai atklāti paziņoja, ka izmanto cilmes šūnu injekcijas galvas ādā matu augšanai, viņa, iespējams pat īsti neapzinoties, pievērsa uzmanību vienai no šobrīd aizraujošākajām zinātnes jomām. Bet labi, atstāsim slavenību virsrakstes malā uz brīdi. Kas tad īsti ir šīs šķietami brīnumainās šūnas un ko zinātne saka par to patieso potenciālu, kas sniedzas daudz tālāk par kosmētiku? Ienirsim dziļāk. Ja jāmēģina izskaidrot pavisam vienkārši, tad cilmes šūnas ir mūsu ķermeņa universālā remonta brigāde. Padomājiet par tām kā par tādām tukšām pamatnēm, kas spēj pārvērsties par jebkuru nepieciešamo šūnu tipu, vai tā būtu ādas šūna, muskuļu šūna vai pat smadziņu šūna. Tās ir mūsu iekšējais atjaunošanās spēks. Jā. Bet šī mūsu iekšējā remonta brigāde spēja paveikt daudz vairāk nekā tikai veicināt matu augšanu. Zinātnieki pēta, kā tā varētu palīdzēt cīnīties ar vienu no pašiem fundamentālākajiem procesiem – novecošanos, un viņi sāk ar visai negaidītu vietu – mūsu zarnu traktu. Lai to saprastu, iedomāsimies mūsu zarnu traktu kā tādu rosīgu pilsētu, kas nemitīgi tiek būvēta un atjaunota. Bet gadiem ejot, šī celtniecība kļūst lēnāka. Un kāpēc? Izrādās galvenās strādnieces, zarnu cilmes šūnas, pamazām zaudē savu efektivitāti. Un lūk, pētījumos ar pelēm šī atšķirība bija tiešām acīm redzama. Jaunām pelēm zarnas atjaunojās ātri, efektīvi, tās viegli atlaba pēc bojājumiem. Savukārt vecākām pelēm šis process bija dramatiski palēnināts, un atveseļošanās bija daudz grūtāka. Un tieši tas, protams, noveda pie viena ļoti svarīga jautājuma. Vai šīs cilmes šūnas vienkārši nogurst ar vecumu un viss, vai arī problēmas slēpjas kaut kur citur? Varbūt to visu ietekmē vide, kurā tās dzīvo. Un, lai uz to atbildētu, zinātnieki izdomāja ko? Patiesībā ģeniāli vienkāršu. Viņi paņēma zarnu baktērijas, ko sauc arī par mikrobiotu, no jaunām veselām pelēm un pārstādīja tās vecākām pelēm, un tad gaidīja, kas notiks. Rezultāts? Tas bija vienkārši satriecošs. Izrādījās, ka jauneklīgais mikrobioms spēja burtiski atmodināt vecās zarnu cilmes šūnas. Tas sāka strādāt daudz efektīvāk, gandrīz vai pagriežot laiku atpakaļ, un tas pierādīja, ka problēma nav tikai pašās šūnās, bet gan videi. Labi, tātad mēs varam ietekmēt šūnu vidi, lai tās strādātu labāk. Skaidrs. Bet ko tad, ja mēs varētu izmantot pašas šūnas, teiksim, kā tādus kurjerus, kas piegādā zāles tieši tur, kur tās visvairāk nepieciešamas? Un tas mūs noved pie nākamā fascinējošā pētījuma, šoreiz par ādas slimībām. Un šajā konkrētajā pētījumā uzmanības centrā ir psoriāze. Tā ir visai sarežģīta autoimūna slimība, kurā ķermeņa imūna sistēma kļūst pārāk aktīva un sāk uzbrukt pati savām ādas šūnām, izraisot hronisku iekaisumu un bojājumus. Un te spēlē ienāk galvenais instruments – eksosomas. Vislabāk par tām domāt kā par tādiem mikroskopiskiem kurjeriem. Būtībā tie ir mazi sūtījumi, ko mūsu šūnas izmanto, lai sazinātos savā starpā un nosūtītu vienotrai dažādas vielas un svarīgas instrukcijas. Labi, un ko tad šie kurjeri piegādās? Lai cīnītos ar iekaisumu, zinātnieki izmantoja vielu ar jāatzīst diezgan sarežģītu nosaukumu – anhidrokaritīns jeb saīsināti ANH. Tas ir dabisks savienojums, kas iegūts no auga, ko jau sen izmanto tradicionālajā medicīnā. Un te ir pēdējais svarīgais puzles gabaliņš – feroptoze. To varētu aprakstīt kā tādu šūnas pašiznīcināšanās programmu. Psoriāzes gadījumā šī programma ir kļuvusi pārāk aktīva un liek veselām šūnām iet bojā, tādējādi radot vēl lielāku iekaisumu. Un lūk, te arī parādās visa eksperimenta elegance. Zinātnieki paņem šos dabiskos šūnu kurjerus, eksosomas un tēlaini izsekoties ielika tajos zāles RNA. Būtībā viņi radīja tādu kā ultraprecīzu sūtījumu, kas paredzēts tieši slimajām šūnām. Un ziniet, šī piegādes metode nostrādāja,
vienkārši perfekti. Kā pēc grāmatas, šie mazie kurjeri nogādāja zāles tieši iekaisušajās ādas šūnās. Tur tās bloķēja konkrēto proteīnu, kas atbild par pašiznīcināšanās programmu. Un rezultāts – iekaisums un ādas bojājumi pelēm ievērojami samazinājās. Labi, tagad mēģināsim salikt visu kopā. Mums te ir Holivudas skaistumkopšana, zarnu novecošanās un ādas slimības. Skan diezgan atšķirīgi, vai ne? Bet tos visus vieno viens ļoti, ļoti spēcīgs paviediens – reģenerācija. Un ja mēs paskatāmies uz šiem 3 piemēriem vienkopus, mēs redzam, cik neticami daudzpusīga šī pieeja patiesībā ir. Kosmētikas gadījumā mēs varam tieši papildināt cilmes šūnu krājumus. Cīņā ar novecošanos mēs varam mainīt vidi, lai pamudinātu jau esošās šūnas, un slimību gadījumā mēs varam izmantot tos sūtījumus, lai pārprogrammētu citas šūnas. Tātad, ko mēs no tā visa varam secināt? Galvenā doma ir tāda, ka cilmes šūnu zinātne ir, neticami daudzpusīga. Pētnieki pieiet šim jautājumam no visdažādākajiem leņķiem, lai atrisinātu ļoti dažādas problēmas. Un tas viss mūs noved pie vienas patiešām aizraujošas domas. Varbūt medicīnas nākotne nav meklējama kaut kur ārpusē, radot arvien jaunas zāles, bet gan jau tepat mūsos pašos. Un te ir tā lielā atziņa. Novecošana un slimības iespējams nemaz nav tāds neizbēgams vienvirziena ceļš, kā mums licies. Mēs sākam saprast, ka tie ir dinamiski procesi, kurus mēs varam ietekmēt, palēnināt, apturēt un, kas zina, varbūt kādu dienu pat mainīt. Un tas, protams, liek aizdomāties. Kas būtu, ja dziedināšanas atslēga nebūtu tikai jaunu ķīmisku vielu atrašana, bet gan mācīšanās, teiksim tā, runāt mūsu pašu šūnu valodā? Jo tieši to zinātne šobrīd sāk mācīties, kā atslēgt mūsu pašu ķermenī jau iebūvēto neticamo spēku sevi dziedēt un atjaunot. Un tas šķiet ir tikai pats sākums.